Krievu, Baltkrievu pilsoņiem arī pietiekami liels biznesa saites ar Latviju. Jo sankcijas ir mīnu lauks, vai ne? Un ja tev pa to mīnu lauku staigājot, tad tikai tavas plikās kājas un karsta sirds, tad ar to vienu laikam nepietiek, vai ne? Šī nauda jau ir noziedzīgi iegūta, jo ir noticis sankciju pārkāpums. Un šo naudu var gan iesaldēt, gan arestēt, gan arī konfiscēt. Tas nebūs tā, ka tikai uzņēmums tiek par kaut ko sūdīts un vadība turpina atpūsties siltajās zemēs. Latvijā ir iesaldēts arī minerālu mēslu kravas, kas ir ļoti unikāli un citās valstīs reti, kur kaut ko tādu var atrast. Mums arī viens ganāmpulks iesaldēts. Iesaldēts ganāmpulks. Okay. Un vairākos formos mēs esam minēti noteikti kā labākais piemērs sankciju izpildē Eiropas Savienībā. Es gribu peldēt manā basēnā, Amerikas basēnā ievēro higiēnu. Tieši tā, labāk nevarētu droši vien pateikt. Esiet sveicināti Finanšu nozares asociācijas podkāstā Finanšu dialogs, īsumā par būtiskāko par un ap naudu. Esam kā ierasts ēterā no Verde centra, Vorklanda telpām. Un mans vārds ir Edgars Pastars, esmu Finanšu nozares asociācijas padomnieks. Šodienas tēma ir par varbūt tādu ēnas pusi finansēs. Tie nav noziedzīgu līdzekļu legalizācijas novēršana, par ko mēs runājām iepriekš. Šīs ir sankcijas, tādas starptautiskās un nacionālās sankcijas un to kontroli Latvijā, kā tas notiek, kā mēs cīnāmies ar sankciju apiešanu, sankciju pārkāpšanu un kas ir jāņem vērā, domājot par darījumiem un darījumu partneru izvēlē tieši no starptautisko sankciju prizmas. Un epizodes viesis šodien ir Paulis Iļenkovs, Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieks. Sveiks, Pauli! Sveiks, Edgar! Tu esi galvenais cilvēks Latvijā par sankcijām, vai ne? Tas būtu ļoti augsts pagodinājums, tā teikt, bet Finanšu izlūkošanas dienestā, jā, esmu atbildīgs tieši par sankciju jautājumiem. Prieks būt šeit šodien. Jā, un kad tu pievienojies Finanšu izlūkošanas dienestam, kurā gadā vispār? Es pievienojos Finanšu izlūkošanas dienestam 2019. gadā, laikā, kad es galīgi neasociēju sevi ar strādāšanu publiskajā sektorā, bet jau ir pagājuši vairāk nekā 5 gadi, un šobrīd jau sanāk lielu daļu savas karjeras esmu nostrādājis tieši Finanšu izlūkošanas dienestā, kā vecākais eksperts, un kopš 23. gada priekšnieka vietnieka lomā, un 23. gada nogalē mums bija uzdots sākt veidot šo centralizēto sistēmu sankciju izpildē, par ko tad es biju atbildīgs, un tagad arī priekšnieka vietnieks tieši sankciju jautājumos. Un man liekas, šobrīd ir iezīmējis tāds gada jubileja, ja, no 1. aprīļa, kad jūs kļuvāt par kompetento iestādi sankciju jautājumos. Laikam vienkārši teikšu, kas tev kā iestādē Finanšu izlūkošanas dienestam tā fundamentāli mainījās tajā ar šo lomu, ja tā var teikt? Un kas ir tas, kas tavā ikdienā mainījās un varbūt iestādes darbā mainījās? Un kāpēc tas varbūt ir svarīgi cilvēkiem vispār zināt, saprast, kāpēc mums viena iestāde šajā jomā ir tik būtiska? Jā, es domāju, ka tas ir arī tāds pietiekami plašs jautājums, un jāsāk ar to, ka mainījās patiesībā diezgan fundamentāli. Gan skatoties valstiskā līmenī par to, ka daudzi teica, tā skaitā, nemaldos, tu biji autors frāzē par to, ka tev ir jautājums par sankcijām, tu sāc spēlēt spēli, uzmini, kas ir kompetentā iestāde. Jo kompetento iestāžu bija daudz, un neviens tāds konkrēts iestādes, kas atbildētu par sankciju izpildi kā tādu un varētu sniegt atbildi uz konkrētu jautājumu, un uzņēmējiem rodas ļoti daudz konkrētu jautājumu, tādas iestādes nebija. Līdz ar to valstiskā līmenī acīm redzam bija nepieciešama bija pieprasījums pēc kāda, kas varētu sniegt šīs atbildes, būtu kompetentā iestāde izņēmuma piemērošana sankciju izpildē, varētu sniegt apmācības, varētu apkopot datus par to, kā sankcijas strādā, cik efektīvas tās ir vai nav, dot atgriezienisko saiti par to ārlietu ministrijai, lai varētu uzlabot sankciju politiku un tam līdzīgi. Tātad virkne dažādu jautājumu, kur valstiski tas acīm redzot bija nepieciešams. Un tādēļ arī valdība un pēc tam arī Saeima nolēma, ka tas ir jādara par kompetento iestādi nosakot Finanšu izlūkošanas dienestu. Tam tika piešķirti papildus budžeta līdzekļi un arī amata vietas, kas ļoti īsā laikā bija jāpiepilda, lai tātad no pagājušā gada aprīļa mēs varētu sākt šo funkciju pildīt. Kas mainījās no Finanšu izlūkošanas dienesta skatu punkta? Šī funkcija ir vairāk tāda administratīva. Līdz šim mēs esam bijuši Finanšu izlūkošanas dienests ar uzsvaru uz vārdu izlūkošanas. Tātad pietiekami slepens, strādājot ar klasificētu informāciju, pietiekami maz komentējot uz āru par to, ko mēs darām konkrētās lietās, konkrētās analīzēs un tam līdzīgi. Savukārt sankciju jomā mums tieši jābūt vairāk proaktīviem. Komunikācija ar sabiedrību skaidrojot, kādēļ sankcijas ir jāievēro, kā viņas korekti izpildīt, kā pareizi izpildīt. Un tā funkcija ir kļuvusi vairāk tāda administratīva. Līdz ar to šis nodalījums starp divām Finanšu izlūkošanas dienesta cepuriem, kas ir finanšu izlūkošana vienā pusē un sankciju izpildu otrā pusē, ar to bija
Es neteiktu, ka sarežģīta, bet vienkārši sistēma bija jāizveido tā, lai šīs divas funkcijas varētu vienlaicīgi pastāvēt un netraucējot iestādes efektivitātei, ko, manuprāt, mums ir arī izdevies izdarīt. Tā kā tā papreparēja mazliet tagad no cilvēka viedokļa, mazliet pastoties. Līdz šim, neskatoties izlūkošanas daļu, kur cilvēkam nav jāzina, ka viņu izlūko vai ne, bet daļa, kur viņš saskartos, būtu tā, ka tipiski, piemēram, scenārijas banka vai kāds cits likuma subjekts ziņotu finanšu izlūkošanas dienestam, piemēram, par iespējamu aizdomīgu darījumu. Izlūkošanas dienas, piemēram, tur iesaldētu līdzekļus, kas vēlāk nokļūtu krimināla procesā, tur tālāk vērtēt, vai tur ir noziedzīgi līdzekļi vai nav. Tad parasti tas finanšu izlūkošanas saistās ar šo šausmīgo notikumu cilvēka dzīvē, ja nedodies tas notiek. Savukārt tā sankciju daļa ir jau kaut kas jau nedaudz citādāks. Tur nav tikai aizdomīgs darījums vai pārkāpums, bet jau... Te ir vairāk darbs ar uzņēmējiem un konsultēšanu, ne tikai ar uzņēmējiem, bet arī ar publisko sektoru, lai skaidrotu, kādas ir šīs sankciju prasības. Jo, numur viens, kādēļ Latvijā tieši šo te vajadzēja? Iespējams, pasaulē ir pietiekami daudz valstu, kur tāda centralizēta sankciju izpildes sistēma nav vajadzīga. Es uzskatu, ka Latvijā arī līdz 2022. gadam tāda sistēma, kā pastāvēja, bija pilnīgi normāla, pilnīgi adekvāta pret mūsu riska profilu, pret mūsu kontekstu. Jo kas tajā brīdī bija tās zināmākās sankcijas, kas bija spēkā? Ziemeļkoreja, Irāna, Venecuēla, Sīrija. Kubas sankciju režīmi. Tātad banku compliance darbinieki par šīm visām sankcijām zināja ļoti labi. Bet Latvijas saskarsme ar šīm sankcijām bija ļoti ierobežota, jo mūsu ārējā tirdzniecība ar Ziemeļkoreju, Irānu, Venecuēlu, Sīriju bija pietiekami zemā apmērā, tās sankcijas mūs neietekmēja. Un tad atnāk 2020, sākumā 14. gads, kad ir sankcijas pret Krieviju, bet pietiekami ierobežota apmērā. Tad 2020. gads, kas jau sāka iezvanīt trauksmes zvanus ar sankcijām pret Baltkrieviju pēc Lukašenko falsificētajām vēlēšanām un pēc Ryanair lidmašīnas tā gadījuma. Ja? Un tad, protams, 2022. gads, Krievijas pilnmēroga iebrukums Ukrainā un pilnīgi tiešām vārds bezprecedenta dara sankcijas pret divām mūsu kaimiņu valstīm, ar kurām mums ir bijušas tirdzniecības saites, ar kurām mums ir nopietna ārējā tirdzniecība, kur mēs esam tranzīta valsts citu valstu tirdzniecība ar Krieviju un Baltkrieviju, un Krievu-Baltkrievu pilsoņiem arī pietiekami lielas biznesa saites ar Latviju. Tātad pietiekami daudz uzņēmumu, kur Krievu-Baltkrievi ir īpašuma tiesību struktūrā. Līdz ar to mūsu valsts ekspozīcija pret šīm sankcijām ir ļoti augsta, neatkarīgi no mūsu iemeslu dēļ. Un otrkārt, mums tātad ar šīm sankcijām kaut kādā veidā ir jāstrādā efektīvāk tā iemesla dēļ. Tas risks ir pārāk augsts, un mums ir jāveido tāda efektīvāka sankciju izpildes sistēma nekā varbūt citām valstīm. Plus, mūsu tas noteikti ir arī nacionālās drošības jautājums. Tādēļ Latvijā šāda sankciju izpildes sistēma, mūsuprāt, arī bija jāveido, un tam piekrīt arī politikas veidotāji. Man pašam, es esmu bija tās idejas atbalstītājs vēl krietni pirms tās, un man liekas, ka tā ir laba lieta, ka arī ir no uzņēmēja viedokļa arī, ka tu saproti, kam jautāt, kam prasīt, kam ziņot, un viss ir vienās rokās. Un tad arī tāda zinām, kā drošība un noteiktība, jo sankcijas ir mīnu lauks, vai ne? Un ja tev pa to mīnu lauku staigājot, tad tikai tavas plikās kājas un karsta sirds, tad ar to vien laikam nepietiek, vai ne? Absolūti, jā, un mēs redzam pēc pirmā gada galvenais secinājums noteikti ir tas, ka tas bija nepieciešams, jā. Mēs esam snieguši vairāk nekā 1000 individuālas konsultācijas pirmā gada laikā, gan atbildot uz telefonu zvaniem, gan atbildot uz iesniegumiem. Iesniegumi arī tur forma un saturs ir atšķīrusies no pilnīgi elementāriem jautājumiem e-pastā. Labdien, vai es drīkstu darīt to un to, līdz padziļinātiem uzziņas pieprasījumiem un lūdzot izdot arī administratīvos aktus, kur tiešām ir bijuši ļoti sarežģīti gadījumi, un mēs redzam, ka tas pieprasījums ir. Tāpat arī ir ļoti liels mācību pieprasījums. Un kas ir interesanti, ne tikai no privātā sektora, bet arī no publiskā sektora. Bieži vien mēs ar to saskaramies. Līdz ar to noteikti darba netrūkst, un ir pieprasījums pēc tā. Un tieši lai šajā mīnu laukā, ja kāds tomēr viņā izvēlas iet, kas ir sadarbība ar Krieviju, saprast, ko drīkst, ko nedrīkst darīt, bet tāpat arī ar citām valstīm, kur ir paaugstināts sankciju apiešanas riski, piemēram, valstis Centrālā Azijā, kur uzņēmē darbība nekādā gadījumā nav aizliegta. Bet ir zināms, ka tur var pastāvēt paaugstināti sankciju apiešanas riski, jo preces no turienes var tikt reeksportētas uz Krieviju, vai arī Krievijā ražotas preces var tikt uzdotas par šajās valstīs ražotām precēm, tās importējot Eiropas Savienībā. Līdz ar to riski ir, bet riski ir jāmenedžē, ar tiem ir jāstrādā, un Finanšu izlūkošanas dienests ir tieši centralizētā iestāde, lai palīdzētu ar to tik galā. Ja tu varētu teikt, ejot pie tādām konkrētākām lietām, vai varētu mēs teikt, ka šobrīd, ja kāds uzņēmējs saka, ka viņam sankcijas īsti nav relevantas,
Vai nu viņš ļoti tikai Latvijā strādā, vai drīzāk teikt, ka varbūt ka viņš kaut ko ir palaidis garām. Jo patiesībā, laikam, pēc 2002. gada pateikt, ka sankcijas ar manu uzņēmumu tam ir maz sakara, vai manu iestādi ir maz sakara, tas laikam būtu tāds drosmīgs teksts, vai ne? Tas varētu būt, bet es redzu, ka ir virkni uzņēmumu, kam tiešām sankcijas varētu būt absolūti nesaistošas un par to nebūtu jāuztraucas, bet tam nebūtu jābūt tādam defaultā vienkārši mindsetam, ka jā, man noteikti sankcijas nav piemērotas. Par to būtu jāpadomā katram. Un jāveic, ja ne dokumentēts, bet vismaz apzināts tās risku novērtējums, tā ar kādiem produktiem es strādāju vai kādus pakalpojumus sniedzu, kādās jurisdikcijās es darbojos un kas ir mani klienti. Tas būtu pāris tādi primārie jautājumi, kas noteikti katram pašam sev būtu jāuzdod. Un ja tiek gūtas tādas skaidras atbildes, ka man riska ekspozīcija ir pietiekami zema, tad varbūt patiešām ir uzņēmumi, kuriem par sankcijām nav jādomā. Tie varētu būt kādi mazumtirgotāji Latvijā, kas iepērk visu tikai no vietējiem ražotājiem un tam līdzīgi. Līdz ar to tur droši vien sankciju riski ir zemi. Bet ja mēs runājam par uzņēmumiem, kas ir iesaistīti starptautiskā tirdzniecībā vai pakalpojumu sniegšanā, vai arī jebkāda veida viņu uzņēmējdarbība ir saistīta ar Krieviju vai Baltkrieviju, riski šobrīd ir augsti. Un, protams, ka uzņēmēji pie tā nav vainīgi. Vainīgi ir Krievija pie nepamatotā un agresijas kara pret Ukrainu, bet, diemžēl, tāda ir realitāte, ar ko ir jādzīvo uzņēmumiem. Ejot tagad pie sliktākās daļas, nevis pie labākās daļas, pie konkrētības, ir noteikti līdzekļi, kas pieder sankcionētajiem, vai arī kur ir izmantoti sankciju apiešanā. Kas šobrīd Latvijā, kā mēs to varētu raksturot, iesaldētie līdzekļu apjoms 10–100 miljonu, kas šobrīd ir tie, kur ir apturēti, tad saucamo to personu, kurus mēs gribam atturēt kaut kādā veidā no kaut kā līdzekļa, kas Latvijā ir apturēti? Jā, es domāju, ka jāsāk ar to, ka jāpaskaidro, ko nozīmē iesaldēšana, pamatojoties uz sankcijām. Jo mēs lietojam vārdu iesaldēšana vai līdzekļu arests ļoti bieži dažādos kontekstos, bet tās sekas bieži vien var būt ļoti atšķirīgas. Ja, piemēram, mantu arestē krimināla procesā vai iesaldē, tad tas ir iespējams, ka tā manta ir noziedzīgi iegūta, un pēc tam viņi var konfiscēt personai, atņemt, jo viņi bija noziedzīgi iegūta, un viņi vispār nedrīkstēja atrasties šīs personas īpašumā. Ja kādu iekļauj sankciju sarakstā, visi līdzekļi šai personai ir jāiesaldē. Bet tas nenozīmē, ka viņam līdzekļi tiks konfiscēti. Šeit ir tā ļoti būtiska atšķirība starp iesaldēšanu, pamatojoties uz to, ka manta iespējams ir noziedzīgi iegūta, ar ko bieži strādā šī finanšu izlūkošanas dienesta pamatfunkcija, un līdzekļu iesaldēšanu pamatojoties uz sankcijām, kur neobligāti ir aizdoms par to, ka līdzekļi ir noziedzīgi iegūti. Vienkārši viņi pieder personai, kas iespējams ir veikusi kaut kādas darbības, atbalstot, piemēram, agresoru valsti. Piemēram, ja mēs runājam par Krievijas iebrukumu Ukrainā, šobrīd to mēs saucam par mērķētajām finanšu sankcijām, kas ir mērķētas pret konkrētām personām. Tas ir noteiktas pret vairāk nekā 2000 fizisku un juridisku personu, kas ir saistīts ar Krieviju. Tie ir Krievu oligarhi, tie ir Krievu politiķi, kas tādā vai citādā veidā ir atbalstījuši Putina režīmu, vai to turpina atbalstīt, vai atbalsta Krievijas iebrukumu Ukrainā. Un šīs personas, pret kurām ir noteikts mērķētās finanšu sankcijas, viss, kas viņām pieder Eiropas Savienībā, ir jāiesaldē. Gan tieši, gan netieši. Gan tieši, gan netieši. Viss, kas viņiem pieder, jebkāda veida aktīvi. Un jāiesaldē ir ne tikai tas, kas viņiem patiešo pieder, bet kas pieder arī tādām juridiskām personām, kas pieder šiem sankciju subjektiem vai kurus tie kontrolē. Piemēram, ja ir Latvijas sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras 100% kapitāla daļu īpašnieks ir Krievijas oligarhi, kas ir iekļauts sankcijās, arī šādas juridiskas personas īpašumi ir Latvijā jāiesaldē. Vai arī, piemēram, ja Krievu oligarhs, kas ir iekļauts sankcijās, kontrolē kādu uzņēmumu Latvijā, arī šāda uzņēmuma aktīvi ir jāiesaldē. Pamatojoties uz to, Latvijā šobrīd ir iesaldēti aktīvi kopā vairāk nekā 350 miljonu eiro vērtībā. Ar aktīviem mēs saprotam divu veidu aktīvus lielos blokos. Viens ir līdzekļi, ar ko mēs saprotam naudu, finanšu instrumentus un tam līdzīgas vērtības, kas parasti glabājas finanšu iestāžu vai banku kontos. Un to iesaldētā vērtība ir vairāk nekā 50 miljoni aptuveni. Bet viņi, protams, ir svārstīgi. Mēs ik pa laikam kaut ko ļaujam ieskaitīt, kas tiek iesaldēts, vai arī kaut ko ļaujam iztērēt, piešķirot izņēmumus sankciju piemērošanā. Pārējā daļa ir tas, ko mēs saucam par saimnieciskiem resursiem. Un to normatīvi akti definē kā pilnībā jebkādu aktīvu,
kas var tikt izmantots, lai iegūtu naudu. Tie var būt nekustamie īpašumi, tie var būt transporta līdzekļi. Latvijā ir iesaldēts arī minerālu mēslu kravas, kas ir ļoti unikāli un citās valstīs reti, kur kaut ko tādu var atrast. Mums ir arī viens ganāmpulks iesaldēts. Jā, tātad, Iesaldēts ganāmpulks. Okay. Un tas nenozīmē, ka mēs ejam un fiziski iesaldējam šo ganāmpulku, bet ir uzlikts liegums viņa pārdošanai. Persona, kurai šis ganāmpulks pieder, viņa nedrīkst viņu pārdot, viņa nedrīkst viņu izīrēt, viņa nedrīkst viņu ieķīlāt. Tātad viņa nedrīkst lietot to ganāmpulku vai nekustamo īpašumu vai transporta līdzekli nekādā veidā, lai no tā iegūtu papildus naudu. Bet ja viņai vajadzētu viņu apēst un nebūtu citu, ko ēst, tas būtu jautājums ar pamatvajadzībām, kas būtu jāskaņo ar jums. Tā būtu jau ļoti teorētiska situācija, bet konceptuāli jā. Līdz ar to, atbildot jau pavisam skaidri uz tavu jautājumu, Latvijā šobrīd iesaldēto aktīvu vērtību, pamatojoties uz sankcijām, ir vairāk nekā 350 miljoni, bet šī vērtība var būt ļoti svārstīga. Tātad viņa var arī ļoti būtiski pieaugt, ja mēs identificējam kaut kādus jaunus līdzekļus vai jaunus saimnieciskos resursus, vai arī viņa var samazināties. Samazināties viņa var gadījumos, ja kāds tērē šos līdzekļus ar mūsu atļauju, bet tur tie samazinājumi parasti ir ļoti mazi, vai arī ja kādu no sankciju saraksta svītro. Jo kādam arī jāēd, ir jāsamaksā par elektrību, jāsamaksā par nodokļiem. Tieši tā. Savukārt, tad, ja, piemēram, persona pārkāptu sankcijas, piemēram, pārdotu preci uz Krieviju, ko nedrīkstē darīt, saņemtu naudu, tad tā gan ir arestējama nauda, vai ne? Tas jau ir noziedzīgi iegūta nauda. Jā, tas ir ļoti labs piemērs, kā salīdzināt šo iesaldēšanu pamatojoties uz sankcijām un iesaldēšanu pamatojoties uz to, ka līdzekļi ir noziedzīgi iegūti. Ja es esmu pārkāpis sankcijas, piemēram, pārdevis raķetes uz Krieviju, ko nedrīkstēja darīt. Vai arī dārgu šampanieti. Vai arī ļoti dārgu šampanieti. Tieši tā, ja šampaniešu pudeli pārsniedz 300 eiro par vienu pudeli, tad arī visiem klausītājiem zināšanai, ja to vēl nezina, tad tas arī ir sankciju pārkāpums. Tā skatā kopā ar trifelēm un zirgiem. Jā, un citām luksus precēm, kas ir uzskaitītas regulas pielikumos. Tātad, ja šādas preces tiek eksportētas uz Krieviju un par to tiek saņemta pretī nauda, šī nauda jau ir noziedzīgi iegūta, jo ir noticis sankciju pārkāpums un pārkāps likumu, tas ir noziegums, un saņemtā nauda pretī jau ir noziedzīgi iegūta, un šo naudu gan var gan iesaldēt, gan arestēt, gan arī konfiscēt. Jā, tad tā ir noziedzīgi iegūta nauda. Un tā ir atšķirības starp šīm diviem iesaldēšanas veidiem, ko ir būtiski saprast, jo bieži vien izskan ziņas par to, ka ir iesaldēta kāda krieva oligarha jahta un mēdī raksta, ka ir konfiscēta. Bet patiesībā konfiscēta viņa vēl nav, ja nav pierādīts, ka viņa ir noziedzīgi iegūta. Ja viņa ir iesaldēta, tad viņa vienkārši nav iesaldēta un viņu nedrīkst pārdot, viņu nedrīkst izīrēt, bet principā viņu drīkst lietot. Un tā ir tāda, iespējams, sankciju varbūt tāds jautājums, kas nevienmēr ir skaidrs, jo, piemēram, ASV sistēmā, ja ir iesaldēts aktīvs, tad viņu arī parasti nedrīkst lietot. Ja. Un savukārt tādai pilnīgai precizitātei par tiem visiem gadījumiem, kas ir iesaldēšana, mēs nosacām pret Krievijas pilsoni vai Krievijas uzņēmumiem vispārīgi tā saucamās iesaldēšanas sankcijas nav, bet varbūt kaut kādi ierobežojumi, kaut kādu pakalpojumu sniegt, turēt pietiekami lielu naudu, kaut ko pirkt vai pārdot no viņiem. Vai ne? Tā kā, restīvi, Krievijas pilsonis vienkāršais nav sankcionēts, bet kaut kādi ierobežojumi viņiem varētu būt. Jā, un te mēs izšķiram vairākus sankciju veidus. Tātad mēs tikko izrunājām par tām mērķētajām finanšu sankcijām, kur ir vairāk nekā 2000 dažādu Krievijas personu, uz kuriem attiecas tas, ko mēs saucam par mērķētajām finanšu sankcijām. Tātad viņām viss Eiropas Savienībā ir jāizsaldē, un principā sadarbība ar viņiem ir ļoti apgrūtināta. Principā slēgt jaunus darījumus ar viņiem, nodot viņiem jebkāda veida vērtības ir aizliegts. To nedrīkst darīt. Un tad ir visas pārējās sankcijas, ko mēs saucam par sektorālajām sankcijām. Tur ir preču importa, eksporta aizliegumi, kas šobrīd attiecas uz entiem tūkstošiem preču. Tur ir dažādi pakalpojumu aizliegumi. Arī juridiskie pakalpojumi, tā skaitā. Juridiskie pakalpojumi, IT pakalpojumi, tagad arī būvniecības pakalpojumi, arhitektūras pakalpojumi Krievijas personām. Tātad tur ir virkne šo pakalpojumu aizliegumu, par ko patiesībā mēs redzam, ka nevienmēr sabiedrība ir informēta un kur ir nepieciešams vēl darbs šo skaidrojot. Bet ir arī tādi aizliegumi, kā tu saki, kas ir vienkārši saistīti ar Krievijas pilsonības faktu kā tādu. Piemēram, Krievijas personām ir aizliegts turēt vienā kontā Eiropas Savienības finanšu iestādē vairāk nekā 100 000, kas ir tāds salīdzinoši interesants sankciju aizliegums. Nav līdz galam skaidrs tā mērķis. Ja tieši mērķis ir dabūt naudu ārā no Krievijas un mazināt to kapitālu, bet tāds aizliegums pastāv. Un tātad finanšu iestādēm arī tas ir jāmonitorē, vai viņu klients tātad vai viņš ir vai nav Krievijas persona, un ja tā ir Krievijas persona, tad nedrīkst vienā kontā turēt vairāk par 100 000. Protams, tur ir kaut kādi izņēmumi, bet tāds aizliegums pastāv. Tāpat arī nedrīkst slēgt konkrētus
publisko iepirkumus organizējot, nedrīkst piešķirt tiesības uzvarēt konkursā tātad konkrētiem uzņēmumiem, kuros īpašuma tiesību struktūrā ir Krievijas pilsoņi. Kāpēc sankcijas ir svarīgas arī iestādēm, ne tikai uzņēmumiem jāievēro sankcijas, bet arī iestādēm, piemēram, iepirkumos, kas laikam ir ļoti liela daļa no valsts budžeta līdzekļu tērēšanas? Jā, tas ir ļoti būtisks jautājums, un tādēļ tas ir arī viens no iemesliem, kādēļ es saku, ka mums ir ļoti daudz sanāca strādāt ar publisko sektoru. Un tieši šajos iepirkumos, kad valsts iestādes vērtē, vai kāds pretendents ir vai nav saistīts ar Krieviju. Tur mēs esam arī nākuši talkā ik pa laikam, kad mums to prasa. Tāpat arī jātiec konkrētas sankcijas uz intelektuālā īpašuma tiesību reģistrāciju, ja persona ir Krievijas pilsonis. Un tāpat arī virkne citu sektorālo tā saukto ierobežojumu dažādu, kas ir sankcijās ar Krieviju, kas attiecas tādos gadījumos, ja iesaistītā juridiskā persona pieder, piemēram, Krievijas pilsonim. Ja? Un tad tādā veidā mazinot Eiropas Savienības ekonomiku ekspozīciju pret Krievijas pilsoņu dalību tajā un kaut kādu veidu ietekmi Eiropas Savienības uzņēmējdarbībā. Man liekas, tu ļoti labi parādīji, kā izskatās tas mīnu lauks īsā skatījumā. Tur skaidrs, kāpēc ir vajadzīga kompetenta iestāde viena, kas to palīdz, jo to jautājumu ir nianšu tik daudz un sankciju tik specifisks, ka viena pati persona tajā var arī nespēt nemaz orientēties. Tur ir vajadzīga kāda ne tikai sodoša roka no valsts puses, bet arī palīdzīga roka. Tur ir, jā, un es pat teiktu, ka šī mūsu jaunā sankcija funkcija, viņa ir tieši domāta vairāk kā palīdzoša, tieši tam uzņēmumam palīdzēt, jo skaidrs, ka sankcijas tā ir jauna regulācija, atkal kārtē jaunā regulācija uzņēmumiem, kas dzīvi apgrūtina, kas iespējams liek pieņemt darbā atkal jaunus cilvēkus, izpildīt regulatīvās prasības, un tad valsts iestādes jautā informāciju. Skaidrs, ka šis viss notiek ne mūsu varā atkarīgi iemeslu dēļ. Tas ir vienmēr jāsaprot, ka pie šī vainīga ir Krievija. Ja kādu var vainot pie tā, ka ir sankcijas un pie tā, ka ir jaunas regulatīvās prasības, tās nav Eiropas Savienības iestādes. Tas huligāns istabā. Tie ir tie divi diktatori, kas mums ir uz austrumiem. Ja? Bet, lai palīdzētu uzņēmumiem tikt ar visu šo galā, šo mīnu lauku, tāpēc esam mēs, lai mēs ar to palīdzētu. Un patiešām mēs esam pat konstatējuši situācijas, ka pat ļoti kvalificēti advokātu biroji nevar sniegt atbildi uz jautājumiem, jo nezina, kā šādu jautājumu tūlīt pat interpretēs Eiropas komisija vai kādu interpretāciju sniegs nacionālā kompetentā iestāde. Nesakot neko sliktu par advokātiem, ja šajā gadījumā. Es zinu, par ko tu runāji. tas ir apliecinājums tam, ka tās situācijas ir īpaši, kad ir jaunas sankcijas. Nosaka jaunas sankcijas, piemēram, tagad par sadarbību ar konkrētām Krievijas ostām. Uzreiz rodas jautājumi, ko darīt, kā pareizi interpretēt, kā pareizi piemērot šajā konkrētajā gadījumā. Ja darījums bija uzsākts pirms šīs sankcijas vispār tika noteiktas. Jā, kā risināt vairāk šādus gadījumus, tad arī nākam talkā mēs, lai šādus gadījumus palīdzētu atšķitināt, tos cietos riesus atkost. Ja mēs tagad jums nav sodošās funkcijas, bet pastamies, cik tev ir zināms par to sodošo roku, palīdzošo roku mēs mazliet apskatījāmies. Tagad parasti jau liela motivācija cilvēkiem ir, kas man par to būs. Ne visiem ir varbūt pareizās vērtības, ka ir pareizi jādomā, pareizi jārīkojas, redzot, kāda ir ģeopolitiskā situācija. Bet, kas man par to būs, ja es darīšu kaut ko citu? Kā šobrīd izskatās tā sodošā funkcija, cik tev par to ir zināms? Jo sodoša funkcija nav jūsu kompetencija, tā citu iestāžu kompetencija, bet kā tas šobrīd, ar ko parasti šobrīd būtu jārēķinās, ja tā vispār drīkst teikt? Jā, es teiktu tā, ka sodošā funkcija ir daļēji tomēr Finanšu izlūkošanas dienesta kompetencē zem tās mūsu pirmās cepures, kas ir finanšu izlūkošana. Jo te ir jāsāk ar to, kādi ir divi galvenie veidi, kā tiek identificēti sankciju pārkāpumi. Ņemot vērā Latvijas geogrāfisko novietojumu, to mūsu riska profilu un kontekstu, neapšaubāmi tā ir mūsu ārējā robeža. Tas, ka mēs esam ārējā robeža Eiropas Savienībai ar Krieviju un Baltkrieviju. Mēs esam patiesībā unikālā geogrāfiskā situācijā. Un lielākā daļa pārkāpumu, par ko Latvijā notiek izmeklēšanas, tiek konstatēti muitā uz robežas. Tātad pārbaudot kravas vai pārbaudot muitas deklarācijas, tiek konstatēti pārkāpumi. Otrs biežākais veids, kā tiek konstatēti sankciju pārkāpumi, ir caur finanšu plūsmām. Piemēram, banka konstatē aizdomīgu darījumu, un mēs bankām palīdzam konstatēt šos aizdomīgus darījumus, stāstot par tipoloģijām, par indikatoriem, kāda var būt. Mums par to ir arī publiski pieejami materiāli, kādi ir biežākie sankciju apiešanas indikatori, kur patiesībā bankas pašas arī piedalījās izstrādē, un valsts ieņēmumu dienests un citas valsts iestādes, tā skaitā Latvijas banka. Bet doma ir tāda, ja finanšu iestāde konstatē aizdomīgu darījumu,
viņiem par to ir jāziņo Finanšu izlūkošanas dienestam. Un mēs tādus ziņojumus tagad kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā saņemam vismaz 400 gadā, aptuveni. Un tas ir otrs biežākais veids, kā mēs konstatējam sankciju pārkāpumus. Tātad mums ir izveidota arī speciāla analītiķa komanda, kas strādā ar šo aizdomīgo darījumu analīzi. Un, ja mēs konstatējam, ka aizdomas ir pamatotas, mēs jau tālāk to informāciju nododam, tāpat kā AML sistēmā, izmeklēšanas iestādē. Latvijā sankciju pārkāpumus izmeklē divas izmeklēšanas iestādes. Tātad Valsts drošības dienests un Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu un muitas policijas pārvalde. Kopā uzsākto kriminālu procesu skaits valstī šobrīd pārsniedz 400. Un lielākā daļa no tiem ir tieši tie, kas ir konstatēti muitā, bet ir arī vairāki, kas tiek konstatēti caur finanšu plūsmām. Ja? Bet tā proporcija vairāk ir kas ir konstatēti uz robežas, kas arī ir ļoti likumsakarīgi. Šeit ir vairākas lietas, kas ir jāuzsver. Numur 1. Tas nenozīmē, ka latvieši pārkāpj sankcijas vairāk nekā citu valstu pārstāvji. Absolūti nē. Tas labi dzirdēt. Jā, tā ir ļoti svarīga lieta, un manuprāt, arī nav pareizi kaisīt pelnus sev uz galvas, ka Latvijā tas sankcijas viss pārkāpj vairāk nekā citur Eiropas Savienībā. Absolūti, un ar ko nav pamatots šāds apgalvojums. Tā nav. Latvija ir tranzīta ceļš uz Krieviju. Tiem, kas tirgojās, tiem, kas kaut ko eksportē no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm uz Krieviju, vai arī tiem, kas importē kaut ko no Krievijas. Vienkārši mūsu ģeogrāfiskais novietojums tāds ir, ka preces caur Latviju ved iespējams vācu komersanti, nīderlandiešu komersanti un tam līdzīgi no centrāla Eiropas, no rietuma Eiropas. Un lielākā daļa sankciju pārkāpumu ir tieši nevis latviešu uzņēmēji, bet šo citu Eiropas Savienības valstu komersanti, kas vienkārši tiek noķerti uz mūsu robežas, jo tā ir vieta, kur tu to pārkāpumu konstatē. Tas ir pirmais. Otrā lieta no šiem 400 plus krimināla procesiem. Krimināla procesu skaits pats par sevi nav obligāti efektivitātes rādītājs. Jautājums, cik mēs cilvēkus patiešām par sankciju pārkāpšanu notiesājam. Mūsuprāt, ir ļoti svarīgi, ka šādi notiesājuši spriedumi ir, un tā skaitā ar reāli atturošiem sodiem, lai radītu šo atturošo efektu, lai sabiedrībā un uzņēmējiem rastos priekšstats, ka tie, kas pārkāpj sankcijas, tiešām tiek saukt pie atbildības. Jo pēc būtības sankciju pārkāpšana savā ziņā ir atbalsta sniegšana Krievijas federācijai. Un uz to nopelnot. Uz to vēl nopelnot. Jā. Jautājums par to, kādas preces tiek vestas, bet ja tiek rastas militāra rakstura preces, tad tas ir tieši atbalsts Krievijas kara darbībai pret Ukrainu. Tā kā sankciju pārkāpšanai būtu jābūt adekvāti sodītai, un mēs arī sagaidām, ka būs reāli ar brīvības atņemšanu saistīti sodi, beidzot mūsu tiesas praksē. Šobrīd indikācijas liecina, ka tāda būs. Ja nemaldos, jau pat ir pirmie gadījumi, bet spriedumi vēl nav stājušies spēkā. Jā, tā kā kur varētu būt. Bet tu noteikti jārēķinās, ar lielu naudas sodu, tas tagad ir garantēts. Es domāju, tur bez jautājuma vispār nevarētu būt, vai ne? Tam obligāti vajadzētu būt, ka tam naudas sodiem par pārkāpumiem vajadzētu būt ļoti augstiem, un mūsu ieskatā arī preču konfiskācija būtu jābūt. Tātad, ja tiek muitas pārbaudas laikā konstatēts preces, kas ir sankcijām pakļauts, tā varbūt ļoti dārgi iekārt, tas varbūt bieži vien dārgāk nekā pats sods. Jā, un šo preci konfiscējot un uzliekot papildu sodu, es domāju, ka arī tas var radīt ļoti atturošu efektu. Bet ja tie ir kaut kāda recidīva, vai mēs tiešām runājam par militāru raksturu precēm, tad tur noteikti jābūt arī personiskai atbildībai, kas būtu saistīta ar potenciāli arī brīvības atņemšanu. Tā kā krimināla procesu skaits pats par sevi, tas Latvijā ir pietiekami labs rādītājs. Mēs, protams, identificēt sankciju pārkāpumus. Identifikācijā mēs esam tiešām līderi Eiropā, par to šaubu nav. Jautājums tālāk ir par notiesāšanu, un tur vēl uz mūsu efektivitāti tālāk jāskatās. Es nesaku, ka viņas nav, bet tie procesi, protams, aizņem ilgu laiku, un viņi ir jānovad līdz saprātīgam iznākumam. Tāpat arī liela daļa šo kriminālu procesu skaitu varētu samazināties, jo izmeklēšana būtu jānodod kādai citai Eiropas Savienības valstī, kur tas pārkāpējs patiešām ir vai nu reģistrēts, vai šīs valsts pilsonis viņš ir. Tas ir viena lieta par pārkāpumiem. Otra lieta, mūsu ieskatā iespējams labāk 20 ļoti efektīvas izmeklēšanas nekā 400 izmeklēšanas, kas velks vairākus gadus. Atkal, nesaku, ka mēs neesam efektīvi, bet prioritizēšana un fokus arī varētu būt kaut kas, kur mēs varētu vēl pilnveidot šo sankciju apiešanas un pārkāpšanas apkarošanu. Un šajā ziņā ļoti būtiska lieta ir tas, ka šobrīd mūsu Saeimā ir grozījuma krimināla likumā, kas paredzēs administratīvās atbildības noteikšanu par mazapmēra sankciju pārkāpumiem. Kas tā ļautu ātrāk piemērot šos sodus? Jā. Mūsu tā informācija liecina, ka tas varētu par 40% samazināt kriminālu procesu skaitu. Jo tas ir ļoti laikietilpīgi un resursu prasoši. Nav jēga tērēt naudu vairāk nekā tu
par ko ir bijis pārkāpums. Jā. Tieši tā, un tas viss nāk no Eiropas Savienības direktīvas, kas saka, ka visām dalībvalstīm ir jākriminalizē sankciju pārkāpšana kā noziegums. Jo šobrīd, principā, ne visās dalībvalstīs tā ir bijis. Tas ir diezgan pārsteidzoši. Bet... Tas ir pārsteidzoši, un vēl pārsteidzošāk ir tas, ka tikai principā, jau vairāk nekā 3 gadus kopš kara sākšanas tas būs beidzot par normu visās Eiropas Savienības valstīs. Un tāpat kā ar sankciju izpildi arī šo normu piemērošana būs katras atsevišķās dalībvalsts kompetencē. Tā kā skatīsimies, kāda būs efektivitāte citās dalībvalstīs. Bet Latvija šajā gadījumā jau principā tās direktīvas prasības bija praktiski izpildījusi. Mums jau sankciju pārkāpšana sen ir noziegums. Principā līdz 8 gadiem vai pat vairāk. Jā. Mēs mazliet pat ejam citā virzienā, ka mēs efektivizējam un tos maza apmēra pārkāpumus nosakām kā administratīvos pārkāpumus, lai varētu ātri preci konfiscēt, ātri sodīt un fokusēties tiešām uz tiem svarīgākiem gadījumiem. Un šeit es gribētu uzreiz mierināt katru, kurš domā, ka mēs ejam pretējā virzienā un mīkstinām atbildību par sankciju pārkāpšanu, tādu sūtot nepareizu signālu. Noteikti tā nav, jo tā administratīvās atbildības noteikšana ir tikai par preču importa, eksporta aizliegumiem un līdz 10 000 eiro. Principā, tu aizvedi ar viena šampanieša pudele 300 pāri eiro, vai tur kaut kāda arī pa pastu, kad cilvēki sūta kaut kādus tur luksus drēbju gabaliņus. Krimināla atbildība, manuprāt, ir gan izmeklēta, tas vienkārši tā ir neefektivitāte un soda neizbēgamība bieži vien kļūst komiska beigās, nevis reāli. Tā kā es, man liekas, ka arī esot stingrs atbalstītājs smagiem sodiem, man liekas, ka ir kaut kādas lietas, kur ir jābūt, sodam ir jābūt, bet nevajag tērēt pārāk daudz resursus viņam. Tieši tā, un vēl, kas ir ļoti svarīgi, ja tās ir militāra rakstura preces, neatkarīgi no summas, krimināla atbildība. Ja? Tātad tas ir tiešām par tādiem mazāk būtiskiem militārā nozarē neizmantojumām precēm. Ja man nemaldos, pat lietots apģērbs mums ir sankcionēts eksportam uz Krieviju, kur jā. Salīdzinot, tās preču kategorijas ir ļoti dažādas. Mums ir jāprot prioritizēt, jo ja mēs izmeklējam visu, tad mēs beigās neizmeklējam neko. Mums ir jāprot prioritizēt. Tas tāds akcents, protams, lai pilnīgi skaidrībai, ja uzņēmums kaut ko pārkāpj, visticamāk tā atbildība nāks kopā vadībai un uzņēmumam. Tas nebūs tā, ka tikai uzņēmums tiek par kaut ko sūdīts un vadība turpina atpūsties siltajās zemēs, vai ne? Tā tam vajadzētu būt, jā. Viņiem varētu gadīties atpūsties vēsākās telpās. Tas būtu labi, un mēs arī ļoti ceram, ka tajā brīdī, kad tādi gadījumi ir, Finanšu izlūkošanas dienas noteikti arī par to tiek informēts, un mēs šos gadījumus no savas puses apņemamies arī popularizēt un stāstīt sabiedrībai un uzņēmēju asociācijām par to, kādas ir sekas, ja sankcijas tiek pārkāptas. Ja runājam par sankciju pārkāpējiem, kas varbūt ir tāds, es nezinu, tipiskākais, ko teikt, robeža, jā, finanšu plūsmas, bet kas ir tā darbība, kur visbiežāk redz, tas ir vienkārši tā brutāli ved uz Krieviju, ko nedrīkst, bet tomēr kaut ko niansētāk domā, kaut kādām valstīm, kaut ko nenoskaidrojot, jo tomēr nevar būt jau tā, ka tas tā pavisam primitīvi notiek, gan jau tur kaut kāda doma apakšā ir, kā mani nenoķers, vai ne? Gadījumi ir gan pavisam primitīvi, gan mazāk izsmalcināti, gan ļoti izsmalcināti. Tiešām mēs esam redzējuši visdažādākos. Tādu vienu uzņēmēju profilu noteikti nevarēšu nosaukt. Mums ir bijuši gan tikko jaundibināti uzņēmumi ar principā vienu darbinieku, kas arī valdes loceklis, ar pietiekami maz apgrozījumu, kas sāk principā veikt sankciju pārkāpšanu. Ir arī bijuši vidēji izmēra izņēmumi, ir bijuši arī lieli uzņēmumi, kur ir mūsu ieskatā apzināti vai neapzināti iesaistījušies sankciju pārkāpšanā. Tā kā tāda viena profila sankciju pārkāpējiem mūsuprāt nav, bet bieži vien tas sadarbības partners, piemēram, kaut kur Centrālā Azijā, tam gan var sākt izveidoties jau kaut kāds profils. Reģistrēts kaut kur pierobežā Krievijas, varētu būt, ka patiesie labumu guvēji vai dalībnieki ir saistīti tieši vai netieši ar Krieviju. Uzņēmums, līdzīgs uzņēmums, kas ir Krievijā, vai arī šis uzņēmums ir zināms, kas sadarbojas ar Krieviju. Tādas nianses, ka savā ziņā, arī atkal no AML pasaules mēs labi zinām, kas ir čaulus veidojumi, vai kas ir shelf kompanijas. Ja? Un arī šeit viņi tādi tiek izmantoti, vienkārši tur tās indikācijas ir tādas, ka uzņēmumi ir bijusi saistība ar Krieviju, un viņš ir mākslīgi savā ziņā pārnests kaut kur uz Kazahstānu un Kirgistānu, lai varētu turpināt preču saņemšanu šajās valstīs. Mākslīgi uzstājas uzņēmumu Kirgistānā, principā iet no Latvijas, es
Es jau uz Krieviju neko nevadu, es tikai uz to valsts centrālā Aziju, vai arī, piemēram, kādu vai Turciju vai Emirātu, vienalga, kuru valsti, kura ir trešā valsts, teiksim, kura ir draudzīgāka, varbūt, vai nav tik naidīga Krievija, ja tā drīkst teikt, vai ne? Vai kas ir vienā muitas savienībā? Vienā muitas savienībā, jā. Un tad es vienkārši vedu, saku, vai uz Baltkrieviju agrāk, kad tie režīmi bija dažādi. Es jau uz Krieviju, un es jau tikai uz tām valstīm, bet realitāte ir skaidrs, ka tur ved dzīvokli reģistrēta un viena personas uzņēmumam ved nopietnas iekārtas. Jā. Tā kā ar tādiem gadījumiem mēs saskaramies ļoti bieži, un tas ir tas riska profils, ko mēs redzam otrā pusē. Savukārt par Latvijas vai Eiropas Savienības uzņēmumiem, kas pārkāpj sankcijas, tur tāds viens riska profils neiezīmēs. Tiešām ir bijuši mīļākais gadījums, kas bija 2022. gadā, kad bija aizliegts koksnes imports jau no Krievijas. Un, kā zināms, mūsu ārējā robeža šobrīd ir eksponēta ne tikai sankciju pārkāpumiem, bet viņi vienmēr bijusi eksponēta arī kontrabandai no Krievijas un Baltkrievijas. Un viens no veidiem, kā slēpt kontrabandas cigaretes, bija koksnes materiālos, ko veda. Un atkal nāk kārtējā tāda krava, un mūsu muitnieki skatās, un tur koksne. Un viņi apstājas, saka, nedrīkst vest, šis no Krievijas koks nedrīkst vest, tas ir sankciju pārkāpums. Sāk skatīties dziļāk ar skeneriem laikam un atrada, ka tur tajā koksnē bija cigaretes vēl paslēptas, tātad cigarešu krava. Un tad beigās tas attiecīgais komersants sodu dabū par divām lietām, par cigarešu kontrabandu un sankciju pārkāpšanu. Vienam viņš zināja, protams, viņš tikai uzzināja uz vietas. Par to viņš uzzināja uz vietas, tātad arī tas apliecina to, ka regulāri jāsako līdzi sankciju attīstībai, normatīvu aktu attīstībai šajā jomā. Un tas, ka nevienmēr tie pārkāpumi ir tādi ļoti izsmalcināti. Bet mēs esam, protams, redzējuši arī izsmalcinātākus gadījumus, kad tiek apzināti izmantots iespējams mazāk pāraugāmas finanšu plūsmas caur varbūt mazāk uzraudzītiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem ārpus Latvijas, lai pārvietotu preces, kas varētu arī būt ar tādu militāru pielietojumu vai tādās nozarēs, kas rada Krievijai liels ieņēmumus. Un, protams, ja mēs redzam kaut mazākās indikācijas par kaut ko tādu, mūsu prioritāšu matricā tas uzreiz ir pašā augšā. Tātad, jebkas, kas ir militāri lietojumi, ja mēs kaut ko tādu redzam, tas ir numur 1. Numur 2 preces, kas rada Krievijai tiešām būtiskus ieņēmumus, piemēram, enerģētika. Ja mēs redzam sankciju pārkāpumus enerģētikas jomā, tas mums ir augstākā prioritāte uzreiz, un ar to pēc tam strādājam. Arī pēc tam, kad mēs nosūtam materiālus jau izmeklēšanā, piemēram, Valsts drošības dienestā, mēs visu laiku iečakojamies un sekojam līdzi, kas notiek ar šiem gadījumiem, kā mēs viņus izmeklējam, kas ar viņiem notiek tālāk. Savukārt tā atbilde, bieži no uzņēmējiem saka, bet tajā valstī man neko nejautā. Tajā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, tad laikam atbildu, ko teici, ka ne visās tas ir kriminalizēts, līdz ar to loģiski atslābums ir lielāks, un ne visas valstis ir robežu valstis. Un ne visas valstis saprot, kādu apdraudējumu laikam rada Krievija, vai ne? Līdz galam var būt pilnībā, vai tas apdraudējuma līmenis tiek atšķirīgi. Līdz ar to teikt, ka citur man par to neprasīja, un šeit Latvija man prasa, tas laikam nav labais tonis, vai ne? Tāds... Es domāju, ka sankciju jomā noteikti mums nevajadzētu braukt līdz tam zemākajam līmenim, zemākajai latiņai, kas varbūt kaut kur Eiropas Savienībā citā valstī ir, lai to uzskatītu par tādu benchmarku, kuram mums būtu jāpievelkas attiecībā uz sankciju atbilstību. Mums ir sava vēsture valstī, kas ir saistīta ar Padomju Savienības okupāciju, ar cilvēku deportācijām. Mums Krievijas agresija nozīmē pavisam kaut ko citu nekā varbūt kaut kur kādai Rietuma Eiropas valstī. Un tas ir droši vien arī viens no iemesliem kopsakarā ar mūsu geogrāfisko novietojumu ar ārējām tirdzniecības saitēm, kas mūs mudina būt ļoti atbildīgiem par Krievijai noteikto sankciju efektīvu izpildi. Un gadījumā, ja kaut kur prasa mazāk informācijas vai pievar acis vai ir liberālāka pieeja, mūsuprāt, šajā gadījumā mums būtu nevis jānolaižas līdz tam atbilstības līmenim, bet jāmēģina tās pārējās valstis pievilkt līdz mūsu līmenim. Un tādēļ, piemēram, viena no mūsu prioritātēm arī visu šo gadu ir bijusi piedalīties pilnīgi visās Eiropas Savienības darba grupās par sankcijām, stāstot par to, kā mēs strādājam. Un es varu pateikt, kā ir. Es varu tiešām ar to arī palapoties. Vairākos fórumos mēs esam minēti noteikti kā labākais piemērs sankciju izpildē Eiropas Savienībā kopā ar varbūt vienu vai divām citām valstīm. Aprīlī mēs esam uzaicināti
augsta līmeņa darba grupā, kur visu Eiropas Savienības dalību valstu vadītāju sankciju jomā prezentēt par to, kā mēs sankcijas izpildām Latvijā. Un daudz valsts ir izrādījušas iniciatīvu braukt pie mums un saprast, kā mēs strādājam un kā arī izveidot tādu sistēmu. Līdz ar to es teiktu, ka tā dinamika ir vairāk veidot tādas sankciju izpildes sistēmas kā pie mums, nevis skatīties uz slinkāko galu. Paiet tagad no Eiropas Savienības sankcijām un ikdienā to mums bieži vien arī uzņēmumi, bankas saka, mēs ievērojam arī ASV un arī Lielbritānijas sankcijas. Ja tā mēs skatāmies, kāpēc viņas varētu būt svarīgas un kā tu vispār, kā jūs uz to raugaties, vai no juridiskā viedokļa, kā būtu uz to jāraugās? Jā, tas ir ļoti interesants jautājums. Man liekas, ka tas bija līdz 2022. gadam, kad bija Baltkrievijas notikuma, ASV sankciju ietekme Latvijā bija visaktuālākais un visskaļākais jautājums, ir tīpaši atceroties 2019. gada decembra notikumus. Bet tā tad es varētu iedot tādu politisku atbildi un tad to izpildes atbildi, kāpēc mēs viņus ievērojam. Uz to var skatīties dažādi. Viens veids, kā uz to skatīties, ir to, ka sankcijas ir instruments ārpolitikas un savā ziņā arī drošības jomā. Tas noteikti ir arī drošības jomā. NATO dalībvalstis ir mūsu sadarbības partneri drošības jomā, tā skaitā ASV un Lielbritānija. Ja viņi nosaka sankcijas drošības jomā, savā ziņā var būt arguments, ka tas ir loģiski, ka mēs tās sankcijas ņemam vērā un kaut kādā ziņā arī ievērojam. No otras puses var ņemt to valsts suverenitātes aspektu. Kādēļ, lai mēs Latvijā ievērotu likumus, ko ir izdevusi trešā valsts? Mēs taču neievērojam ASV likumus kaut kādos citos jautājumos. Kāpēc mēs ievērojam viņu sankcijas? Šim argumentam arī var būt kaut kāda loģika. Bet visbeidzot, tas viss nonāk pie finanšu stabilitātes jautājuma. ASV ir tāds instruments ļoti spēcīgs kā sekundārās sankcijas. Un ASV ļoti plaši interpretē savas jurisdikcijas tvērumu attiecībā uz darījumiem ar ASV dolāru. Būtībā ASV sankciju politika skan šādi. Ja jūs gribat strādāt ar ASV dolāru, lūdzu ievērojiet ASV sankcijas. Un grūti iedomāties finanšu iestādi kaut kur Eiropā, kas negrib strādāt ar ASV dolāru. Tā skaitā Latvijas Republikas bankas finanšu iestādes. Līdz ar to no finanšu stabilitātes viedokļa tam ir ļoti liela loģika, ka bankas izvēlas šīs sankcijas ievērot. Es gribu peldēt manā basēnā, Amerikas basēnā ievēro higiēnu. Tieši tā. Labāk nevarētu droši vien pateikt. Un tam ir šis finanšu stabilitātes arguments, kāpēc bankas finanšu iestādes šīs Lielbritānijas un ASV sankcijas ievēro. Uz ASV sankcijām tas ir īpaši attiecinām. Abstrahējoties no tādiem politiskajiem apsvērumiem un aizejot pie tādas reālās dzīves, man nav vērtējumi, vai tas ir labi vai slikti, ka mēs tās sankcijas ievērojam. Ja mēs skatāmies uz Krievijas sankciju režīmu, es domāju, ka tas ir labi, tāpēc, ka tās ir papildu sankcijas un papildu veids, kā Krievija kaut kādā veidā to agresiju ierobežot. Tās ir papildu sankcijas un ASV un Lielbritānija iespējams savā sankciju ieviešanas politikā ir efektīvāks nekā Eiropas Savienība, jo tur vajag tikai viena valsti, kas pieņem sankcijas. Mums Eiropas Savienībā vajag 27 valstu vienprātību. Un, kā zināms, pēc pēdējām ziņām, īpaši vakardien izskanējušām, ir dažas valstis Eiropas Savienībā, kas nevienmēr grib pagarināt sankciju režīmus. Jā, un dažas citas valstis domā, ko darīt tagad tādēļ. Jā. Par to mēs vēl varam parunāt. Jā. Bet par to praktisko sankciju izpildīšanu ASV un Lielbritānijas problēmas ir tad, kad tās rada negatīvas sekas Latvijā. Latvijas ekonomikā, kaut kādu piekļuvi standartu finanšu pakalpojumiem vai kaut kādas citas neparedzētas sekas. Un tajos gadījumos tas, protams, nav labi, bet mums ir izveidota ļoti laba sadarbība gan ar ASV OFAC, gan ar apvienotās karalistes OFSI. OFSI vispār pie mums bija ciemos tieši pirms mēs sākām savu darbību 1. aprīlī, tātad marta beigās viņi atbraukuši plašā cilvēku sastāvā, stāstīja par savu pieredzi, kas tiešām mums ļoti deva daudz sagatavojoties. Un liels paldies tiešām Lielbritānijas kolēģiem. Pagājušo gadu es arī Vašingtonā biju, runāju ar OFAC pārstāvjiem, un vairākus šādus gadījumus, kur bija neparedzētas OFAC sankciju sekas uz Latvijas ekonomiku, mums patiešām arī izdevās atrisināt ļoti konstruktīvā sadarbībā ar ASV OFAC. Arī šogad būsim Vašingtonā, tagad zem jau jaunās ASV administrācijas, runāsim ar OFAC par tālāko sadarbību. Līdz ar to sadarbība tur tiešām ir ļoti konstruktīva ar abām valstīm, un tas, ka tās sankcijas tiek ievērotas kaut kādā apjomā,
Tas vienkārši ir likumsakarīgi, un no tā mēs nekur neizbēgam. Tas nozīmē, ka cilvēkiem, tad uzņēmumiem un tad biznesam ir jāsaprot, ka viņu atbilstības daļas cilvēkiem, juristiem vai vienalga, kas par to atbild, ir ne tikai jāstāv uz Eiropas Savienības sankcijām, par ko ir kompetenta iestāde FID, bet ir jābūt arī sapratnē, kā novērtēt ASV un varbūt arī Lielbritānijas, varbūt vēl kādas, piemēram, Polijas sankciju ietekmi, jo Poļiem ar, piemēram, daudz nacionālo sankciju, kurās kādreiz grūti orientēties, kāpēc viņas tur tādas ir. Tā kā, respektīvi, ir jāstāsta ar mazliet niansētāk un jāspēj izprast. Tur diez vai jūs varēsiet palīdzēt, vai ne kā kompetenta iestāde, jo tā ir cita valsts, kas to kārto. Jā, mēs novalkam robežu par to, ka mēs neinterpretējam trešo valstu normatīvos aktus. Tas nebūtu ne juridiski pareizi, ne korekti, ja mēs tā darītu. Bet vienlaikus mēs cenšamies dot to pareizo virzienu, kādā skatīties. Tātad viena lieta ir finanšu iestādes kā tādas, kurām ASV OFAC sankcijas, principā, skatoties uz mūsu likumu, viņas biežāk ievēros nekā neievēros. Protams, ja nav ekspozīcijas konkrētā darījumā, darījums ir tikai eiro valūtā, banka ir tiesības izvēlēties pašai un nepiemērot šīs OFAC sankcijas. Ja vien īpašniekiem nav kaut kāda ekspozīcija vai klātiena Amerikā, protams, arī. Jā, arī tur daudz dažādu aspektu par to, kā tā ASV jurisdikcija iedarbojas uz Latviju. Bet vēl ir jāievēro ASV OFAC sankcijas arī publiskajos iepirkumos. Tas arī ir viens būtisks aspekts, ko likumdevējs skaidri noteicis, un tam arī ir kaut kāda sava loģika. Un tiesas, izpildē man šķiet, ka bija un vēl kaut kur, bet es vairs neatceros, kur. Tur ir tādas nianses, kur sankcijas ir jāievēro, un kur mēs arī atbalstam un palīdzam publiskajam un privātajam sektoram ar kaut kādiem skaidrojumiem. Bet vienlaikus nepārkāpjot to līniju, kur mēs ejam un tiešām jau interpretējam normatīvos aktus, kur izdevušas citas valstis, nedod Dievs to izdarot arī nepareizi. Mēs to nedrīkstam darīt. Vienkārši nav tas būtu juridiski pilnīgi nekorekti. Bet principā varētu par ASV sankcijām runāt. Es arī aizvien vairāk redzu, ka uzņēmumi skatās un jautā arī par ASV eksporta kontroli. Jo tas, laikam, ir jautājums, kur ne tikai OFAC sankciju sarakstī jāapstāsta, bet arī jāpievērš uzmanība kaut kādām specifiskām precēm. Bet tas jau ir, laikam, viņiem pašiem jādomā. Tur Latvija viņiem nepalīdzēs. Un muita tam arī nebūs. Latvijas muita nebūs kontrolētais. Jā, tas ir atkarīgs no uzņēmuma, kādās jomās tieši viņi strādā, kāda viņu ekspozīcija ir ASV tirgū. Ja ir plāni attīstīties vai uzņēmumi jau ir plaša sadarbība ar ASV, tad zinot ASV bieži vien atkal to plašo jurisdikciju, plašo ietekmi, uzņēmumam varbūt pašam būtu vērts ieskatīties. Ne tikai Eiropas muitas noteikumos, bet arī, ko amerikāņi aizliedz kaut kur eksportēt. Ja mēs tagad tādā pašu aktuālāko notikumu gaismā no ASV sankcijas un Eiropas sankcijas, lai metodoloģija tur mazliet atšķiras, laikam kļūst tuvāka, bet tādā kafijas biezumos skatoties, ja gadījumā ASV un Eiropas sankciju režīms sāks baigi atšķirties, tu redzi tā kāds tavs skatījums, ja gadījumā mēs aizējam tajā virzienā? Es domāju, ka reaģēsim uz situācijām viņām ienākot. Tad, kad viņas būs, tad arī reaģēsim, bet mums primāri ir Eiropas Savienības sankcijas. Tās ir tiešām tās, kas mums ir saistošas un tās, kas mums ir jāievēro. Un es domāju, ka tas, ko pēdējie ģeopolitiskie apstākļi, notikumi parāda, tas, ka Eiropai droši vien, es negribētu būt tagad politikas komentētājs, bet sankcijas ir cieši saistītas ar ģeopolitiku, līdz ar to savā ziņā netieši to kaut kādā veidā var darīt. Eiropai nav jāskatās uz to, ko darīs ASV. Mums ir pašiem savs sankciju režīms, mums ir 27 valstu bloks, ļoti, ļoti spēcīgi ekonomisks. Līdz ar to mūsu sankciju politika ir jābūt autonomai. Ja viņa ir arvien cik pēc iespējas salāgot ar Lielbritāniju un ASV, ļoti labi, brīnišķīgi. Bet ja ASV izvēlas kaut kādu citu kursu, lai gan atkal šobrīd nekas nav mainījies. Sankcijas pret Krieviju patiesībā tikko vienu sankciju izņēmumu attiecībā uz Krievu bankām amerikāņi nepagarināja. Bet Eiropai ir jābūt šajā ziņā autonomai. Neatkarīgi, ko dara ASV, mums pašiem ir jābūt savai skaidrai politikai, ko mēs darām ar sankcijām pret Krieviju. Laikam uzņēmuma viedokļa, galvenais būtu, lai nedod Dievs nesāk izdot saucamās bloķējošās regulas vai bloķējošās direktīvas, ka tu nedrīkst ievērot Amerikas sankcijas vai amerikāņi nedrīkst ievērot Eiropas sankcijas. Laikam tas būtu lielākā nelaime, pie kur labāk būtu nenonākt, vai ne? Kas vēsturiski ir bijis. Compliance juristiem tas būtu ļoti sarežģīti. Jā, vēsturiski tas ir bijis un tas tiešām bija ļoti juridiski sarežģīts jautājums.
Kuba, Irāna. Jā, Kuba, Irāna un kaut kas vēl bija. Bet šie bija divi noteikti tādi skaļākie un zināmākie, ka Eiropas Savienības uzņēmumiem bija aizliegts ievērot konkrētas ASV sankcijas. No otras puses, tie uzņēmumi un bankas īpaši tāpat viņas turpināja ievērot, jo baidījās no iespējamiem ASV OFAC sodiem. Un tad sanāk, ir kaut kāds likums, kas nestrādā, un praktiski tad Eiropas Savienības uzņēmumi ievēro ASV izdotas sankcijas. Tas rada tādu tiesisku sitienas savus uzņēmējus. Jā, tā kā es ļoti ceru, ka mēs izvairīsimies no tādām situācijām nākotnē. Bet attiecībā uz sankciju politikas izmaiņām, tas ir kaut kas, ko mēs nevaram ietekmēt, ko ietekmē tiešām lielā politika, ģeopolitiskie apstākļi. Kāda viņi būs, tā arī reaģēsim. Galvenais ir reaģēt ātri, korekti, dodot uzņēmējiem skaidrību par to, kā mēs rīkojamies tālāk. Un tiklīdz kaut kas tāds notiek, mēs arī esam uzņēmušies. Tas ir prioritāri tajā brīdī, kad kaut kas nopietns notiek. Mums ir jāiznāk ar skaidrojumu, jānomierina, jāapskaidro, kā mēs darām tādos vai citādos apstākļos. Joprojām ir spēkā. Televīzijā paustās miera sarunu epizodes nenozīmē, ka sankcijas ir tā, kā viņas ir bijušas. Viņas spēkā joprojām šodien, kad viņas vēl ir spēkā, jautājums, vai par viņām kāds nepieņems lēmumus tur kaut ko grozīt. Bet kamēr tas nav paziņots, tikmēr viņas ir spēkā. Jā, kamēr tas nav paziņots, tikmēr sankcijas ir spēkā, un jebkādas miera sarunas arī kāda būs to ietekme potenciālā uz sankciju pastiprināšanu vai sankciju vājināšanu, to mēs arī nezinām, tas ir politisks. Galvenais nepārsteigties biznesam ar to, kas vēl nav. Tieši tā. Jā, runājot par pašu biznesu, tad praktiski lietas bieži vien dzird tādu frāzi. Es gribēju par to mītu parunāt mazliet. Mēs jau tur pārbaudām tās mūsu personas sankciju sarakstos, tur ieklabinu to nosaukumu, viss ir kārtībā, neko neatrodu. Vai tā gluži mēs tik vienkārši, vai tiem, kas saka tik vienkārši, pieņemot, ka tas nav pavisam zemākais riska profils, ja? Vai tik vienkārši tomēr mēs varam strādāt? Nē, absolūti nē, un jau es domāju, ka parādīsies drīzumā skaidra tiesu prakse, kas pateiks, ka tas, ka tu vienkārši pārbaudi kādu sankciju sarakstā savu sadarbības partneri, ka tas galīgi vairs nav tas, ar ko var nodrošināt sankciju atbilstību. Tātad, kā jau mēs runājām sākumā, kā strādā mērķētās finanšu sankcijas. Viņas attiecas arī ne tikai uz tām personām, kas ir patiešām sankciju sarakstā, bet arī uz tādām juridiskām personām, kuras sankciju sarakstā esošās personas kontrolē vai kuras tam pieder. Tātad ir jāpārbauda arī uzņēmuma, ar kuru jūs sadarbojaties, īpašumtiesību struktūra, kas to kontrolē, kas ir šī uzņēmuma valdē. Ir jāsaprot, kas ir biznesa partners. Tas ir primāri saprast, kas viņš ir, ko viņš dara, vai tas ir loģiski, ko viņš dara. Un tā mēs nodrošinām atbilstību mērķētajām finanšu sankcijām. Un ja šis sadarbības partners, piemēram, kaut kur Krievijas pierobežā, šādu informāciju nesniedz, tas arī ir sarkanais karoks. Tad, principā, ko apiešana, skatīšanās dziļāk, juridiskās personas nosaukums jau. Jā. Tur nav tāda asins analīžu princips, ka viņš uzreiz tas meklētājs nav tik gudrs, vai ne? Viņam viņš tomēr neredz pilno bildi. Tad drusku galvas darbs un roku darbs ir vajadzīgs. Jā, parakties dziļāk saprast, vai ar šo uzņēmumu kā tādu vispār drīkst sadarboties, neatkarīgi no tā, kādas preces vai pakalpojumus mēs tirgojam. Un tad ir otrā puse, kas ir tieši preces un pakalpojumi. Jāsaprot, vai uz precēm un pakalpojumiem, ko mēs tirgoju, ir attiecināms kaut kāda veida sankcijas. Pat ja persona nav sankcionēta, prece var būt. Jā, tātad šīs ir divas lietas, kas ir jāpārbauda neatkarīgi viena no otras. Un pats sarežģītākais ir tas, ka ar vienu pārbaudu vienu nepietiek. Tam ir jābūt regulāri. Ir tīpaši, ja strādā augsta riska zonās, piemēram, šajās preču kategorijās, pret kurām sankcijas vai līdzīgām precēm sankcijas ir noteikts vai pret līdzīgiem pakalpojumiem. Un darbojoties šos paaugstināta riska jurisdikcijās. Diemžēl, bet tas ir jādara šobrīd. Tā ir daļa no atbilstības nodrošināšanas un savas ārtavas došanas tajā, lai Krievija šajā karā neuzvar. Šobrīd sanāk, ka mēs vairāk faktiski varam redzēt, ka uzņēmēji par normu kaut kādā mērā kļūst tas, ka ir jāizstrādā savas iekšējās kontrolas sistēmas, respektīvi kādas programmas vai darbību kopums, cilvēku piesaisti, kas varētu to visu izpētīt pēc būtības. Tas arī no FIT viedokļa ir tāds kā rekomendācija, jūs esat augstākā riskā, jums likums neprasa formāli, jo es redzu, viens kolēģis nesen atnāca advokātu biroja jauns kolēģis, saka, es lasu sankciju likumu, es neko nesaprotu. Jūs te visu darat vairāk nekā tas likumā rakstīts. Saku, jā, tāpēc, ka sankcija likums nav izsmeļošs. Viņi nevajag tikai lasīt gramatiski, viņš tomēr ir arī cita pasaule papildus tam likumam.
Jā, un arī varbūt visu nevajag obligāti noregulēt ar likumisku prasību obligāti un radīt papildu administratīvo slogu, kur varbūt kāds, kam to nemaz nevajag, būs spiests tagad taisīt mākslīgi iekšējās kontrolas sistēmu, un tad nāks kāda iestāde un obligāti to pārbaudīs un tam līdzīgi. Ne? Šeit ir jābūt tādam balansam starp nepamatotu regulāciju un to, ka mēs pēc būtības esam ar sankciju atbilstīgi. Šie uzņēmumi, kuriem ir ekspozīcija. Tā ir tā niecīga daļa cilvēku, kur pieraduši lasīt likumu, kurš pasaka, tev ir jāsasniedz šis mērķis, un, lai to sasniegtu, jāizdara 5 lietas. Un sankcijās parasti ir pateikts tikai mērķis, bet nav pateikti soļi, vai ne? Jā, un tajās sankciju regulās ir pateikts, ko tu nedrīkst darīt. Ko tu nedrīkst darīt, kā tu to sasniedz. Principā, finanšu iestādēm ir skaidrs, kas ir jādara, bet pārējiem uzņēmējiem ar to varētu būt stipri grūtāk. Un patiesībā šobrīd tieši uzņēmēji, kas ir iesaistīti starptautiskajā tirdzniecībā, ir visvairāk eksponētie. Ir tīpaši tie, kas ražo tādas preces, kuras uz Krieviju eksportēt nedrīkst. Vai iepērk preces no Krievijas, ko iepirkt vairāk nedrīkst. Tā kā tur šiem uzņēmējiem ir jāveido tādas iekšējās kontrolas sistēmas tādā vai citādā veidā, lai atbilstību sankcijām nodrošinātu, neskatoties uz to, ka likums to formāli neprasa. Šeit ir gan vairākas atkal nianses jāpiemina. Tātad Krievijas sankciju regulā šobrīd ir noteikts pienākums konkrētām juridiskām personām, kas eksportē vai citādi ir iesaistītas starptautiskajā tirdzniecībā ar tām sauktajām augstās prioritātes precēm. Kas nav ne militārās, ne divējās lietojumas, tās ir tādas citas svarīgas preces, bet veikalā nopērkamas. Ko var izmantot arī militāri Krievijā, bet, protams, tas ir saraksts, ko G7 valstis ir apstiprinājušas un ko uz Krieviju eksportēt nedrīkst. Tātad, ja uzņēmums ir iesaistīts šādu preču tirdzniecībā, tam šobrīd pēc likuma Eiropas Savienības regulas ir jāveido šāda iekšējās kontrolas sistēma, un tādas kontrolas neizveidošana principā arī ir sankciju pārkāpums. Pie tā mēs strādājam, lai nokartētu visus uzņēmumus, kas Latvijā to dara, pie viņiem vērstos un nepieciešamības gadījumā viņiem palīdzētu šādas iekšējās kontrolas sistēmas izstrādāt. Un šeit ir ļoti svarīgi arī, ka netiek skaidri pateikts visiem, kas tieši tev ir jāizdara, jo uzņēmumu iekšējās kontrolas sistēmas dziļums, izsmalcinātība var atšķirties ļoti būtiski atkarībā no tā, kāds ir uzņēmuma lielums, kādas ir geogrāfijas, kurās viņš strādā, ar kādām precēm viņš strādā, kādus pakalpojumus viņš sniedz. Līdz ar to, kas tie galvenie elementi, kam tādā vispār iekšējās kontrolas sistēmā būtu jābūt, es aizņemšos no OFAC compliance commitmentiem. Galvenie pīlāri pirmkārt ir vadības atbalstam. Uzņēmuma vadība zina, ka mēs gribam būt atbilstīgi sankcijām. Tas ir svarīgi vadības līmenī. Mums tas ir svarīgi. Mēs gribam būt atbilstīgi sankcijām. Tas ir pats svarīgākais. Nākamais, un varbūt pat vēl svarīgāk, risku novērtējums. Jāsaprot, vai mums vispār ir riski, un ja ir, tad kādi tie riski ir. Uzņēmuma līmenī. Jā, uzņēmuma līmenī. Mēs varam paskatīties valsts risku novērtējumu nacionālo, saprast, kādi ir mūsu riski. Viņi ir pietiekami skaidri arī nodefinēti, bet kādi ir konkrētā uzņēmuma riski? Kas ir mani sadarbības partneri, kurās valstīs viņi darbojās, kādas preces es vispār tirgoju, vai pērku, vai pārdodu, un vai uz šīm precēm vai pakalpojumiem ir attiecināmas sankcijas. Šīs 3 lietas tā padziļināti izanalizējot, jau var nonākt pie pietiekami skaidras bildes, kur mani riski ir un kas būtu jādara, lai nodrošinātu, ka šie riski nematerializējas. Tas, kas šos riskus proti pārvaldīt. Un tālāk jau ir jāizveido attiecīgas politikas un procedūras, lai šos riskus pārvaldītu. Tātad savu sadarbības partneru pārbauda, nodrošinot to, ka sadarbības partneri, piemēram, preces, ja tās ir aizliegts eksportēt uz Krieviju un viņas tiek eksportētas uz Kazahstānu, nereeksportēs uz Krieviju, paredzēt līgumsodus par to, ka gadījumā jau kaut kas tāds notiek, un tam līdzīgi tātad paredzēt konkrētus soļus, kas nodrošinās to, ka sankciju atbilstība ir sasniegta efektīvi. Iespējams, kādam darbiniekam jānosaka atbildība par to, ka sankcijas tiks ievērotas, ja uzņēmumam ir šī pietiekami augstā sankcija ekspozīcija. 4. parasti, kas ir tajos sankciju compliance commitmentos, ir treinings, tātad mācības darbiniekiem, kad darbinieki zina, kādas ir sankciju prasības un kāpēc viņas ir jāievēro. Latvijā gan ir grūtības ar tām mācībām, jāteic, ka tik viegli atrast labas mācības nav. Šeit es varu noreklamēt finanšu izlūkošanas dienestu, ja ir nepieciešamība pēc mācībām, var mums rakstīt, mēs nevienu reizi nevienam neesam atteikuši. Mēs esam piekrituši pilnīgi visām mācībām un vairākas organizējam arī proaktīvi, gan publiskajam sektoram, gan privātam sektoram. Jā, to mēs noteikti esam gatavi darīt, un arī ar finanšu nozari un gan ar uzņēmēju organizācijām mēs pilnīgi labprāt to darām, un vairākas šādas mācības esam pagājuši gadu organizējuši kopā, pagājuši gadu 25 mācību pasākumu, jā, kas ir bijuši dažādām auditorijām par sankcijām, par dažādiem to aspektiem. Un visbeidzot, kas ir, es domāju, pats svarīgākais aspekts šajā jautājumā par uzņēmumu atbilstību sankcijām,
Šobrīd mēs esam uzsākuši projektu sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju, ar Latvijas darba devēju konfederāciju, izstrādāt tādus kā spēles noteikumus uzņēmumiem, kas viņiem būtu jāizdara, kāds mājasdarbs viņiem ir jāizdara, ja viņi strādā paaugstināta riska jurisdikcijās, kā piemēram Centrālā Azijas konkrētās valstīs, kas viņiem ir jāizdara, lai viņi būtu pārliecināti, ka viņu maksājumus pildīs bankas. Jo mēs esam dzirdējuši arī par situācijām, protams, ka ir uzņēmumi, kas strādā šajās Centrālā Azijas valstīs pilnīgi legālā uzņēmējdarbībā, bet bankas kādreiz var aizkavēties ar kādu maksājumu izpildu, maksājumu apkalpošanu. Un, ja tā ir legāla uzņēmējdarbība, tad, protams, tā situācija nav normāla. Ir tīpaši gadījumā, kad ir valsts iestādes, kas var vaļā kaut kādas pārstāvniecības Centrālā Azijā un saka, ka mums ir jāstimulē uzņēmējdarbības attīstība ar šīm valstīm, un tas ir svarīgi, un mums ir jāpārprofilējās no Krievijas. Un tad ir citi, kas saka, sadarbība ar šīm valstīm ir paaugstināta riska, to arī nevajadzētu darīt, un bankas pie tam var būt pietiekami lēni procesē tos maksājumus. Nevar būt šādi pretrunīgi signāli. Tas vadlīnijas mēģinās pateikt, kā labāk bankām un uzņēmējiem saprasties šajā augsta riska zonā. Jā. Tātad, lai nekādā veidā negatīvi neietekmētu legālu uzņēmēju darbību, Latvijas uzņēmējus, Centrālā Azijas uzņēmējus, pret kurām šīs sankcijas nav vērstas. Sankcijas vērstas pret Krieviju. Līdz ar to legālu uzņēmēju darbību latviešu uzņēmumiem ar Centrālā Azijas valstīm, tas ir pilnīgi normāli, un tam šķēršļus likt nevajag. Protams, ka paaugstināti riski tur ir, tie riski ir jāpārvalda. Ja kāds sankcijas tur pārkāpj, sodam ir jābūt neizbēgamam un stingram, bet principā uzņēmēju darbību tur jādomā vienlaicīgi arī par ekonomiku. Ka bērnu ūdeni kopā ar bērnu izliet nevajag. Tikai ar vienu. Jā. Noslēgumā man tādi 2 jautājumi, ko gribēju ļoti ātri viņam iziet cauri. Un tas pirmais bija, ir tiesīgi dot arī atļaujas no kādiem izņēmumiem sankciju jomā. Varbūt neejot šajā visā lielajā stāstā par to, kad ir atļaujas, kādas atļaujas un tam līdzīgi. Bet varbūt tev ir tāds, nezinu, kas būtu kaut kas tāds, ko jūs noteikti negribētu dot atļaujas, kur jūs ļoti piesardzīgi vai redzat, ka tas vispār ir nesaprātīgi, vai ir kaut kas, kam būtu jādomā, jau pirms tam varbūt jūs nemaz neapkrūtināt. Vai ir kaut kas tāds, ko tu redzi, kas būtu noteikti pasakāms par atļauju izsniegšanu no pirmās pieredzes vai galvenās kļūdas vai kaut kādas sarkanās līnijas? Ar atļaujām pāris punktiem galvenie būtu tādi. Pirmkārt, ar atļauju mēs faktiski kaut kādā veidā atļaujam sankcijas pārkāpt. Jā, tas ir izņēmums no sankcijām, tikai legāli. Līdz ar to tur visa pierādīšanas nasta ir uz to, kas prasa mums izņēmumu piešķirt. Līdz ar to, ja nav iesniegta pilnvara, dokumenti nav valsts valodā, mēs neskatīsimies. Ja? Un pašam uzņēmumam vai kādam, kas grib veikt kaut ko sankcijas aizliedz, bet ir paredzēts izņēmums, ir jāpierāda, kādēļ tas šajā gadījumā būtu piemērojams. Mēs atļaujas esam izsnieguši pietiekami daudz iziešanai no Krievijas tirgus, piemēram, atļaujot kaut kādus darījumus, pamatvajadzību maksāšanai, nodokļu maksāšanai Latvijā un tam līdzīgi. Tad, tur ir pietiekami daudz dažādi interesanti gadījumi bijuši, vai arī ieskaitīt naudu Latvijā no ārpus Eiropas Savienības konta, kur viņš nav iesaldēts, mēs ieskaitām Latvijā un iesaldējam. Tādējādi vēl uzlabojot sankciju efektivitāti. Jā, šādi gadījumi ir bijuši. Bet ko mēs autorizējam pavisam maz ir importa-eksporta darījumi. Dažiem importa-eksporta darījumiem izņēmumi pastāv. Mēs skatāmies ļoti skeptiski uz to. Mēs vienu eksporta darījumu esam atļāvuši, kur bija izņēmums no izņēmuma. Tas bija one-off darījums par vēža šūnām, kaut kādām vēža ārstēšanai. Kaut kas ar farmāciju un medicīnas saistīts. Medicīnas iestādē, kur bija pilnīgi pārliecība, ka tā nekādā veidā nav saistīta ar armiju un tam līdzīgi. Tas bija ļoti, ļoti izņēmuma gadījums. Visos pārējos gadījumos mums principā pieeja ir, ja tā ir turpināta uzņēmēja darbība, saimnieciskā darbība, peļņas gūšanai sadarbībā ar Krieviju, neatkarīgi no tā, kādā jomā, mūsu tāda standarta atbilde ir nē, un par to mēs esam komunicējuši arī, protams, ar politikas veidotāju, ar ārlietu ministriju, ka tāda ir valsts nostāja. Man liekas, tā ļoti labi arī pieeja, ko zināt, saprotot, jo man atliktos jocīgi, ka es tagad biznesa turpināšanai nāku paņemt atļauju, jo pēc būtības kaut kāda varbūt, ja mans bizness ir negaidīti pārtrauks, lai es varētu viņu pabeigt vai iziet, tas ir loģiski, man liekas, vai ne? Tas nevis, es te vēl 3 gadus plānoju te papildus rūpnīcu atvērt. Jā. Tad, būtībā tāda tā mūsu pieeja arī ir un turpināt uzņēmējdarbību ar Krieviju. Tur mēs neredzam pamatu kaut ko tādu ļaut, un Latvija nevienu tādu atļauju, piemēram, eksportēt duālu lietojumu preces, militāru lietojumu preces uz Krieviju nav devusi.
Jā, un tur laikam ir jāsaka vēl viena kļūda, ko nepieļaut. Mēs aizsūtījām uz ārlietu ministriju apskatīties, vai viss ir kārtībā. Viņi atbildēja, ka viss ir labi, mēs tikai turpinājām vest. Arī tur laikam jābūt uzmanīgam, ko vest un ko viņi apskatīja. Ja? Tieši tā, uzmanīgi ar šo jābūt. Tur ļoti rūpīgi tam ir jāpieiet. Tas tiešām ir mīnu lauks. Tāds pēdējais jautājums tev, zīlēšana kafijas biezumos. Ko domā, piemēram, ka pat kaut kādas sankciju daļas saistībā ar karu Ukrainā tiktu atceltas, vai var teikt, ka tad jau sankcijas būtu beigušās. Iedomājies, ka mēs atceļam visas Krievijas sankcijas. Politiķi atceļ. Vai tiešām var teikt, ka sankcijas ir beigušās vispār, vai tomēr sankciju jomā ir arī dzīve bez Krievijas un Baltkrievijas? Ir dzīve bez Krievijas un Baltkrievijas, ir ļoti daudz citu sankciju režīmu. Eiropas Savienībā sankciju režīmu ir pie 50. Mēs vienkārši fokusējamies uz Krieviju, Baltkrieviju, atkal likumsakarīgi iemeslu dēļ, jo mums ar tie ir augstākie riski. Tās ir mūsu kaimiņu valstis, mūsu starptautiskā tirdzniecība, geogrāfiskais novietojums. Par to mēs jau runājam. Līdz ar to sankcijas šobrīd nekur nepazūd, bet pat ja sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju atceļ, protams, mūsu ekspozīcija samazinās ļoti būtiski. Un arī iespējams tas darbs šajā jomā. Bet skatīsimies, kā tā politika tālāk veidosies. Mēs to ģeopolitiku ietekmējam no finanšu izlūkošanas dienesta puses grūti to izdarīt. Ja? Bet sankcijas šobrīd ir spēkā. Sankcijas ir efektīvas pretēji tam, ko kritiķi saka. Sankcijas patiešām ir efektīvas. Mēs redzam ietekmi uz Krievijas ekonomiku, mēs redzam ietekmi uz to, ka viņiem ir iesaldēta aptuveni 300 miljardu aktīvu, ko viņi nevar izmantot savai kara mašīnai. Mēs redzam to, ka viņiem ir jāmeklē jauni tirdzniecības partneri citur pasaulē un ļoti bieži uz sliktākiem nosacījumiem nekā tas bija ar Eiropu. Vai sankcijas var būt efektīvākas? Noteikti. Mēs varam noteikt spēcīgākas sankcijas kā Eiropas Savienība. Arī Kīts Kellogs, jaunais Trumpa vēstnieks tieši Krievijas Ukrainas jautājumos, teica, ka Amerikas sankciju spēks pēc Krieviju ir kaut kur 3 no 10. Ja? Tātad ir vēl kur ļoti nopietni atvēzēties. Ja mēs slēdzam ar Kubu, piemēram, tad ir vēl kur atvēzēties. Krievijas ieņēmumi no enerģētikas nav mazinājušies ļoti būtiski. Un, kas ir svarīgi, arī Eiropas Savienības dalību valstis 2024. gadā vairāk samaksāja Krievijai par enerģētikas precēm nekā deva Ukrainai atbalstā. Skumjš noslēgums. Tas ir skumjš noslēgums, bet neskatoties uz to visu, sankcijas, tās, kas ir spēkā, ir efektīvas. Vienkārši pret ne visām enerģētikas precēm sankcijas ir spēkā. Un būtiskākais, kā ietekmēt Krieviju, ir mazāk eksportēt viņiem preces, ko var izmantot militāri. Un tur ir sasniegti ļoti labi rezultāti. Tur sankcijas tiešām ir efektīvas. Mēs redzam, kā Krievija mēģina apiet šīs sankcijas ar dažādiem instrumentiem un iepērkot tās no ārpus Eiropas Savienības un ārpus ASV. Un otrā lieta ir mazināt Krievijas ieņēmumus no viņa lielākā ieņēmuma avota, kas ir enerģētika. Un tur vēl ir kur atvēzēties. Paldies tev par sarunu šodien. Pie mums studijā šodien bija Pauls Ļenkovs, Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieks. Ar jums kopā bija Edgars Pastars, Finanšu nozares asociācijas podkāstā Finanšu dialogs, īsumā par būtiskāko par un ap naudu. Bijām ēterā no Verde centra Vorkland telpām. Paldies jums par uzmanību, sadzirdēšanos un saredzēšanos kādā no nākamajām reizēm.